Labdien! Mani sauc Ligita un es adu. Jūs varat atrast mani Instagram kā Ligita ar un Ravelry kā Ligita ar. Ir pagājis ļoti ilgs laiks, kopš mēs iepriekšējo reizi tikāmies, un tādēļ es noteikti šodien nepaspēšu izstāstīt par visu, ko es esmu adījusi, uzadījusi, bet no kaut kurienes ir jāsāk. Un tad pirmā lieta, par ko es gribu pastāstīt, ir mans pabeigtais Lunenburg džemperis. Es esmu ļoti priecīga, ka daudzas no jums arī āda Lunenburg džemperi, un gan Facebook, gan Instagram es esmu redzējusi gan jau gatavus un pabeigtus, gan vēl procesā topošus ļoti skaistus Lunenburg džemperus skaistās krāsās. Un šis ir mans Lunenburg džemperis. Šis ir mans otrais Lunenburg džemperis. Abus esmu adījusi no Holstgarn Super Soft dzijas. Adīju 3. izmēru, bet es varēju izlaist pieaudzējumus, kas ir pēc krāsainās teļa daļas, jo stāvs, ja būtu netik plats, arī būtu labi. Tātad es adīju 3. izmēru. Lunenburga blīvums ir 24 valdziņi uz 10 centimetriem, adīju ar 3,7 mm adatām, piedurknes adīju ar 40 centimetru apļa adatām, un tādēļ izvēlējos 4 mm mazliet lielākas adatas, jo adot mazu diametru uz apli, es adu ciešāk, un tad, lai piedurknes nav blīvākas, es adīju ar 4 mm. Šeit jūs varat redzēt, ka piedurknes vidū, apmēram elkoņa zonā, man mainās pamatkrāsa. Man pietrūka Lunenburga pamats, un mēs ar draudzenēm veicām Holstgarn Super Soft dzijas kopasūtījumu. Es īsti nezināju, kā sauc pamatkrāsu, un pieņēmu, ka tā ir šī, bet es kļūdījos un krāsa atšķīrās, bet es pieņēmu lēmumu nesūtīt vēlreiz dziju un adīt ar to, kas ir. Hēliksā pādīju šeit kādu gabaliņu, un tad tālāk ar citu krāsu, un man sanāk, ka ir citas krāsas piedurknes un citas krāsas apakšmals valnītis. Nesājot, man šķiet, tas nav ļoti uzkrītoši, jo tas ir elkoņa zonā, un diezgan bieži piedurknes es savelku uz augšu, un tad to pārēju īsti pamanīt nevar. Tā kā tāds ir mans nepavisam perfektais Lunenburg džemperis ar Holstgarn Super Soft dziju. Un kā parasti Lunenburg džemperis no Super Soft Holstgarn dzijas sanāk ļoti viegls. Šis džemperis sver 3. izmērs tikai 206 gramus, tas ir ļoti maz. Padomā, man ir vēl cits Lunenburg džemperis, 1 vai 2 vai 3, redzēsim, kā rudens periodā adīsies. Šis apraksts ir Amy Kristofers apraksts, jeb viņas brands ir Savory Knitting, un ļoti patīk teļa daļa, jo tur ir kaut kas no bohus adīšanas stila, kā krāsainajā adījumā daži ir kreiliskie valdziņi. Tā kā šis ir viens no maniem pabeigtajiem darbiem, un šo džemperi es esmu diezgan daudz vasarā nesājusi. Tad pavasarī es izlēmu izadīt visus atlikumus, kas man mājās bija no Donegal tvīda. Un Donegal tvīds man bija iegādāts vairākus gadus atpakaļ pie Kristīnas Maruma Jārns, lai adītu vienu no Stevena Vesta kopadīšanas noslēpumainajām šallēm, lakatiem, kur reizi nedēļā, man šķiet, ka tas ir oktobrī, bet neesmu pavisam droša, kur reizi nedēļā Vests publicē apraksta daļu, un katru nedēļu ir jāuzada kaut kādas fragments no šī lakata. Un es sāku adīt, es uzadīju pirmos 2 pavadienus, pirmās 2 apraksta daļas,
un sapratu, ka man tas lakats nepatīk, un ka es viņu nezinu vai valkāšu, un ka man tādu negribās. Tad es izārdīju, un padomā, ko darīt ar šo dziju, man bija pilnīgi skaidrs, jo Lienīte, pilns valdziņš, ir uzadījusi vismaz 2 Teroldego lakatus pēc Boyland Knitwork jeb Keitlinas Hunteras aprakstiem. Un Lienītei abi lakati ir tik ļoti skaisti, ka man jau ilgāku laiku ir gribējies uzadīt, un man šis apraksts iegādāts jau diezgan ilgi stāvēja Ravelry bibliotēkā. Un tad es no dzijas, kas man bija paredzēta Vesta noslēpumainajai kopadīšanai, uzadīju šo milzīgo skaisto lakatu, kurš ir no 3 krāsām. Tur ir gan mežģīņu daļa, gan strīpainā daļa, gan mazliet krāsu vadījums ar šīm te lapiņām. Un par šo lakatu es esmu ļoti priecīga. Viņš ir ļoti milzīgs. Nu, tā kā ļoti. Es viņu nevaru šeit ietilpināt. Viņš ir ļoti liels. Un šo lakatu es uzdāvināju savai mammai un aizņēmos no viņas, lai varētu jums parādīt. Šīs lakats tika adīts ar 5 mm adatām, jo es esmu diezgan cieša. Nu labi, es esmu ļoti cieša adītāja. Un tādēļ es izvēlējos lielākas adatas, lai man viņš sanāktu tāds vieglāks un caurspīdīgāks un gaisīgāks. Tāpat jau nav super caurspīdīgs un super gaisīgs, bet ir pieņemams. Un šīs lakats svar 344 gramus. Un tad man mājās bija visas 3 krāsiņas no šī lielā skaistā lakata palikušas pāri. Un tad vēl Donegāla tvīts man bija no melnā adventas kalendāra, ko es biju iegādājusies pirms vairākiem gadiem no Maruma Jārnas. Un visus Donegālus saliku kopā un izlēmu adīt šāli. Pats sākumiņš man ir no citas Keitlinas Hunteras šāles, bet ļoti ātri es mainīju rakstu, tā ka tas īsti nav pēc tā. Un man īsti nepatika tas, ko es sāku adīt. Un tad es izlēmu adīt kaut ko līdzīgu Teroldego lakatam. Un uzadīju visus savus Donegāla atlikumus šajā lielajā šālē. Mēģināšu jums viņu parādīt. Tātad rekuri fragmentiņš tā kā no lakata, un arī lapiņas ir tā kā no lakata, un tad ir cita mežģīnīte, un kaut kas atkal no lakata. Tātad man ir vairāk kā 2 metrus gara šāle, un šī šāle man ļoti labi piestāvēs manai ziemas jakai. Man ir tāda smilšu krāsas bronzīga jaka, un es domāju, ka šī šāle būs ļoti forša. Kā lai viņi vēl jums labāk mazliet parāda? Nu, nezinu, varbūt šādi. Un tad otra pusīte ir šāda. Daudz skaistuma. Nu, lūk. Tā kā Donegālu es esmu izadījusi visu, un viņš vairs man nav krājumos. Jā, tad gribu parādīt dažas no zeķēm. Pie manis ir palikušas tikai 3, un ļoti daudz, manuprāt, diezgan daudz pāri ir aizgājuši pie maniem mīļajiem radiem un draugiem. Tātad, sāksim ar šīm zeķēm. Šīs ir mans pavasara adījums. Šīs zeķes ir pēc Nīna Laitinen apraksta Siskonī Mun, jeb no somu valodas tas ir mana māsa. Un šīs zeķes es adīju no baltas regija dzijas un Langjārns dzijas zilas, ko es iegādājos no Lienītes ar lēnu pāreju, un tai dzijai foršākais ir tas, ka viņai nevar īsti redzēt, bet viņā ir mirdzumiņi, tāds sudrabīgs mirdzuma pavadiens, kas man kaut kā bija vajadzīgs dzīvē, man ļoti patīk. Šīs zeķes svar kopā 104 gramus, 66 grami ir regija
un 48 grami ir Langjārns dzija. Un šīs zeķes es adīju ar 2,71 mm zeķu adatām, 20 cm. Tāds dīvains izmērs ir bambusa ito adatām, ko ražo kompānija KA. Un ar viņām man ļoti patika adīt šīs zeķes. Šīm zeķēm ir ļoti interesants valnītis, kas Nīnai Laitiņai ir dažās zeķēs. Un tauriņi. Un gribēju adīt tieši dēļ tauriņiem, jo es jau esmu stāstījusi, ka katru vasaru cenšos ieraudzīt un nobildēt pēc iespējas vairāk dienas tauriņu sugu. Un tad man šķita, ka rudens vakariem tauriņu zeķes man ir vienkārši vajadzīgas. Šīs zeķes es nevienam neatdodu, šīs zeķes es nesāšu pati. Un jā, tās ir manas tauriņu zeķes. Tas kamoliņš zilajai zeķu dzijai Langjārns ar maigo pārēju pietiek atdot rakstainu rakstu īstenībā 3 pāriem zeķu, jo es uzadīju šīs zeķes, un tās ir gandrīz līdz celim. Tad es uzadīju vēl vienas zeķes, un man ir vēl palikuši 33 šķiet grami, kas pilnīgi pietiks vēl kādām zeķēm, ja es adīšu krāsu adījumu. Un tad otras zeķes ir atkal zeķes, ko es esmu gribējusi ilgāku laiku. Šīs ir zeķes Under the Sea Socks, un autore ir Kropanits, jeb Karolīna Ademčuka. Un šīs zeķes es gribēju jau ilgāku laiku. Es esmu iegādājusies aprakstu jau ilgāku laiku. Tas ir, man liekas, pāri pa gadu vai vairāk. Un šīs zeķes man tā kā absolūti uzrunāja ar to, ka viņām ir zivs aste. Vienai zeķei tā zivs aste, tā kā lai es sagriežu, lai izstāst labāk, ir stūma augšpusītē. Un otrai zeķei zivs aste ir purngaliņā. Un šīs zeķes man ļoti gribējās, un tagad man viņas ir. Es šīs zeķes esmu jau vilkusi adītāju nometnē un staigāju ar zeķēm pa zemi. Tas, no kā es mazliet bažījos, un tā arī tieši notika, ka baltais purngals un baltais papēdis diezgan ātri sanēsājās un palika pelēks. Bet ar žults ziepēm izmazgājot notika brīnums, un zeķe atkal ir diezgan balta. Tā Langjārns dzija ir nevērpta, un viņa diezgan ātri tā kā sapulkojās un taisa tādu safilcētu slānīti. Es nezinu, cik viņas būs ilgmūžīgas, bet viņas ir ar mirdzumiem un ar skaistu pārēju. Un ar tādām zivs astēm, ka es par viņām priecāšos, un tik cik ilgi viņas kalpos, tik kalpos, un stāstīšu jums, kā man viņas ir nesājušās. Kā lai uzliek? Es laikam uzlikšu uz blokatoriem, lai jums parādītu tā pienācīgi, lai tas rakstīņš ir tā kā izstiepts. Ko par viņām vēl gribu pastāstīt? Arī adīju ar 2,71 mm zeķu adatām, un viņās ir tikai 22 grami Langjārns zilā dzija, un 61 grams ir baltā dzija. Man šķiet, ka tā ir regija, un man mazliet pietrūka, un tad man bija vēl palikusi online šķiet balta zeķu dzija 4-kārtīga. Jā, šādi uz tiem blokatoriem arī tomēr mazliet dīvaini izskatās, jo sākās tas paplatinājums papēžu daļā, bet viņas ir jārāda otrādāk, vai ne? Tādas. Man šķiet, ka absolūti forši un brīnišķīgi. Tātad šīs zeķes arī paliek pie manis, un šīs zeķes es arī nesāju.
Tātad abas zeķes piedalījās Renātes dziedātājas 2025. gada zeķu kopadīšanas projektā. Katru mēnesi Renāte dziedātāja nosaka tēmu, par ko mēs zeķi sadīsim. Tātad, lai iekļautos šajā kopadīšanā, nav jāizpilda nekādi ļoti lieli un strikti kritēriji, un tāda ļoti iekļaujoša kopadīšana. Šīs zeķes man bija jūras tēmas zeķes, pilnīgi atbilst jūras tēmai, un tauriņu zeķes man bija prieka. Tātad mēnesis, kur tēma bija prieks un kur tika mudināts lietot spīdīgas dzīves vai košas dzīves, un tauriņi un mirdzumiņi šīs bija prieka zeķes. Tad par zeķēm. Vienas zeķes, kas ir vēl pie manis, lai parādītu jums, un tūlīt kā nofilmēšu šo epizodi, arī uzdāvināšu, ir ģenerāļa, es nekad nevaru atcerēties viņu to pilno nosaukumu, nemāku, es uzlikšu burtus, kā sauc ģenerāli. Viņam ir bezmaksas apraksti foršām zeķēm, un vienas no tām zeķēm ir Gleidis soks, un šīs nav pirmās, šīs ir vai otrās vai trešās Gleidis soks, ko es ādu. Man ļoti patīk Gleidis soks apraksts, un tādas reliefas zeķes. Šīs pārītis ir no Regijas. Un ar šīm zeķēm man negāja pavisam gludi, jo man bija Regija iesākta fice un jauna fice šādai pelēkai dzijai, bet viņa bija pirkta dažādos piegājienos, citos veikalos, un, protams, ka dailot jeb krāsošanas partijas nebija vienas un tās pašas. Es sākumā uzadīju un pabeidzu vienu zeķi, un tad es adīju otru zeķi, un otrai zeķei apmēram šeit man beidzās dzija, un es sāku adīt no otras fices. Un tad, kad es sāku adīt, es pamanīju, ka tā krāsa ļoti atšķirās, jo šeit mēs varam redzēt, ka tie purngali ir stipri gaišāki nekā pamatiņš. Un tad liels paldies Rūtai par ļoti labo padomu. Pirmkārtām Rūta teica, ka nevar tā palikt, un viņai ir taisnība, nevar tā palikt, jo būtu tik super dīvaini, ka viena zeķe ir visa tā kā pamatiņš, un otrai zeķei kaut kur puspēdā sākās gaišāka dzija. Un Rūtas padoms bija tāds, ka es noārdīju uzadīto gaišāko, tad atārdīju purngalu otrai zeķei, kura visa bija vienā krāsā, un ar pavadienu no tās vienkrāsainās zeķes sāku adīt otru zeķi, un adīju tik ilgi, kamēr man abas zeķes bija vienā vietā. Tā kā vienādi tālu uzadītas. Un tad jau ar to nākamo kamolu piedīju purngalus. Protams, būtu foršāk, ja purngalam krāsa mainītos tur, kur rakstīņš beidzās, bet man šķiet, ka ir labi un pilnīgi nesājams un tādas zeķītes. Tātad šīs ir Gleidis zeķes, bezmaksas apraksts, noteikti varu ieteikt arī uzadīt. Šīs ir lielas, šīs ir kaut kāds 44. vīriešu izmērs, jo reku blokatori ir 42, 43, un viņas ir tādas lielākas par blokatoriem. Tās ir daļa no manām zeķēm. Tad es esmu uzadījusi fantastiskas nevis zeķes, fantastiskas zeķes ir ok, parastas zeķes, kā es adu zeķes, ja es adu bez apraksta, bet dzija bija tik iepriecinoša, un dzija bija Kristīnas krāsotā dzija, Maruma Jārns zeķu dzija uz arvetes bāze, un ar dažādiem arī neonīgiem krikumiņiem, un uzdīja zeķis, kas man liekas ļoti priecīgas un ļoti dzīvespriecīgas. Šīs zeķes es uzdāvināju vakar, un es jums viņas nevaru parādīt, bet man pietiek dzija vismaz vēl vienām tādām zeķēm, ja ne vēl 2 pārīšiem.
tad par zeķēm. Es uzadīju zeķes no Renātes dziedātājas jaunās grāmatas. Man bija iespēja testēt Renātei zeķes un par Renātes grāmatu. Tātad, es esmu ļoti priecīga, ka latviešu valodā mums ir iznākusi lieliska adīšanas grāmata Adi un Lolo, un man bija tas prieks testēt zeķes. Vienas zeķes, ko es testēju no šīs grāmatas, bija Momentum soks, un otras bija Timeless Steps. Man ļoti patīk, ka Renātes zeķēs ar bumeranga papēdi ir pirms papēža paplatinājums, lai pēdai būtu vieta, papēdim būtu vieta zeķē, un pēc papēža sašaurinājums, kur mēs atkal noraucam iepriekš uzņemtos valdziņus. Tas ļoti uzlabo to, kā dar zeķes. Un šī ir fantastiska grāmata, kas ir daļa no Renātes dziedātājas diplomdarba, pabeidzot maģistratūru dizaina nodaļā Mākslas akadēmijā. Un man bija tas gods arī būt izstādē Mākslas akadēmijā, kur bija prezentēti gan paraugi no šīs grāmatas adījumi, gan grāmata, gan Renātes tātad diplomdarba teorētiskā daļa. Renātei ir liels pētījums par adīšanas ietekmi uz mentālo veselību. Ļoti varu ieteikt šo grāmatu. Viņa ir gan vizuāli ļoti estētiski skaista, gan ir lasām viela, gan arī 22 adījumu apraksti. Un šī grāmata ir gan latviešu, gan angļu valodā. Es izvēlējos latviešu valodas grāmatu un ļoti varu ieteikt. Tātad šīs zaļās zeķes ir vienas no tām, kuras es adīju. Un otras zeķes, un šīs zeķes ir ar klasisku papēdi. Un tad es iedomājos, ja kāda no jums nav adījusi zeķes, tad šī grāmata ir izcils avots, no kā iemācīties adīt gan klasiskāku zeķi ar franču papēdi, gan zeķi ar bumeranga papēdi. Tā, es kaut kā nevaru atrast strīpainās zeķes. Tūlīt mēģināšu uzšķirt. Tās ir otras, kuras es no šīs grāmatas esmu adījusi. Jā, šeit viņas ir. Tātad šīs ir Renātes zeķes un ir apraksts. Un šeit arī var redzēt, cik ļoti veiksmīgi ir izsināts tas paplatinājums un pēc tam sašaurinājums. Un arī izdomāta ir ļoti forša tehnika, kā mainīt strīpes, lai viņas neizskatās tā kā ar pakāpieniem. Šai grāmatai klāt nāk arī piezīmju grāmata, tā kā projektu piezīmēm. Un šis ir ļoti, ļoti, ļoti priecīgs jaunieguvums. Un esmu ļoti pateicīga Renātei, ka viņa ir sarakstījusi īstu adījumu aprakstu grāmatu latviski un angliski. Par zeķēm. Es esmu noteikti uzadījusi vēl kādas zeķes. Es ielikšu šeit. Tad par
kopadīšanām. Tātad viena kopadīšana, ko es noteikti varu ieteikt, ir Renātes zeķu kopadīšana. Katru mēnesi Singing Knits profilā Instagram Renāte izziņo, kāda ir katra mēneša tēma, un var pievienoties no šī mēneša, var uzdadīt kādu iepriekšējā mēneša tēmu, visu dar. Un otra liela kopadīšana, kas sāksies tūlīt septembrī, bet pieteikšanās ir tagad no 15. līdz 30. augustam. Un ļoti forši, ka es jūs satieku šodien un varu pastāstīt par šo, jo pagājušajā gadā es palaidu garām pieteikšanos. Iepriekš 2 gadus es esmu piedalījusies šajā kopadīšanā, bet pagājušajā gadā es diezgan kreņķīga biju, ka septembrī es sapratu, ka ir jau sākusies kopadīšana un es esmu aizmirsus pieteikties. Un šī ir Hohi Lokatelli rīkotā ik rudens kopadīšana, saucās Hohi Fall Call, jeb Knit Along 2025. Un šajā kopadīšanā noteikums ir adīt kādu Hohi Lokatelli aprakstu. Ravelry ir īpaša grupa, kurā notiek dalīšanās ar progresa bildēm, dalīšanās ar domām par aprakstu. Tātad tur ir diskusiju, tā kā čati. Un šobrīd ir jāizvēlās kādus aprakstus no Hohi Lokatelli katrs grib adīt, un jāaizpilda Google dokuments, kurā ir nepieciešams e-pasts, Ravelry, tas lietotāju vārds un apraksta nosaukums, kur tu adīsi. Es esmu pieteikusies ar 2 Hohi Lokatelli zeķēm. Vienas ir Dreaming of Paris, tas ir zeķu apraksts, ko es gribu adīt jau ilgāku laiku. Un man ir aizdoms, ja sanāks forši, ka varētu uztapt vairākas šīs zeķes. Un otras zeķes, ar kurām es arī pieteicos kopadīšanai, ir Rome, If You Want To. Un tad es vēl domāju par jaku, un šobrīd es nevaru izšķirties starp Eltonu un Miltonu. Man Eltonam patīk, ka tā ir pogājama jaka, un ka tā ir īsā jaka. Bet runāju ar adīšanas draudzenēm, un viņas saka, ka piedurknis ir ļoti šaurs šai jakai. Otrs ir Miltons, un Miltons top vairākām manām draudzenēm, un sanāk lieliski, bet tā ir garā jaka un bez pogām, un tad nevar vēl saprast, kuru no šīm abām es gribēšu adīt. Vispār no Hohi Lokatelli aprakstiem tā jaka, ko es ļoti gribu, ir All of the Lights, un šo jaku es gribu adīt no Kristīnas dzijas. Kristīnas krāsotas dzijas, kura vēl nav nokrāsota. Kristīna laiku atpakaļ bija nokrāsojusi fantastisku pelēku dziju ar dažādu krāsu, tā kā laukumiņiem, punktiņiem. Un man gribās jāka no tādas dzīves, bet es nezinu, vai tā kā tajā kopadīšanas laikā es varu paspēt sagaidīt dzīvu un uzadīt. Šajā laikā, kopš mēs pēdējo reizi tikāmies, ir bijušas vairākas kopadīšanas, ir bijuši pārgājiena adīšanas. Mēs bijām adītāju pārgājienā uz Malpili, kur mūs sagaidīja Gundaga. Tur mēs bijām uz mākslas izstādi, un man šķiet, ka man ir saglabājušies arī video klipiņi no tās izstādes. Tas, kas mani pārsteidza, bija tāds mākslas darbs, kurā bija izgriezti aplīši no skārdenēm dažādās krāsās ar nagliņām pievienot pie pamatnes, un tajā telpā cirkulēja siltais gaiss no kamīna un kustināja tās mazās apaļās izgrieztās plāksnītes un radīja tādu interesantu skaņu. Ja man būs šis video, es ielikšu. Tas man patika vislabāk. Tāds zelta kopur ir iekrāsot tā, ka var iekrāsot, var atstāt baltus, var būt bez zelta, bet ar krāsām vai zeltas risināt. Un tas ir tāds pirmais svaigais. Pēc tam mēs māla krogā pādījām un ieturējām pusdienas. Un tad mums ir bijis adītāju pārgājiens Ogrē, un Rūta Rodījuma organizē šos pārgājienus. Mēs ar vilcienu aizbraucām līdz Ogrei, vai arī tikāmies pie stacijas Ogrē, tās, kuras braucā ar auto, gājām pārgājienā uz Elisendu.
Elisenda ir ļoti foršs dziju veikals, Itālijā ražotu dziju veikals, kurš ir vairāk tā kā rūpnīcas, viņa tātad ražo adījumus, trikotāžas, dažādas izstrādājumus, un tas dziju tirdzniecība ir vairāk tādu no ražošanas atlikumu tirgošana. Un Elisendā var iegādāties dzijas ar labiem sastāviem, ir arī ar poliamīdu, tādas arī tur ir, bet ir arī ar ļoti labiem sastāviem, un cena ir ļoti laba. Nu, tā kā zemāka nekā citos veikalos, spoļu veikalos Latvijā, man tā šķiet. Un tad tur mēs, es varu ielikt bildīti, mēs bijām diezgan daudz pārgājienā, bet tāpat dzīves daudzums, ar ko mēs aizgājām, bija diezgan iespaidīgs. Un tad mēs gājām, man šķiet, 5 kilometrus atpakaļ līdz Ogres centram, un tur mēs kopā pādījām un arī ieturējām pusdienas. Un tad ir bijusi publiskās adīšanas diena Pabažos šoreiz, kur mēs braucām, lai pādītu kopā ar Marumu Jārns Kristīni un ar Salkrastu adītāju kopu. Un tad ir bijusi adītāju nometne Ērgļos, kas bija lieliska kā vienmēr. Un tad ir bijusi adīšanas mazā nometne Kaltenē. Kas arī bija lieliska, un es noteikti aizmirsusi daudzus pasākums, bet šie mēneši ir bijuši tādi ar ļoti aktīvu sociālo dzīvi un ar daudz adīšanu. Tad es pēdējos mēnešos esmu tik ļoti lutināta no savām adīšanas draudzenēm. Man tas šķiet tik nepelnīti un tik dīvaini es jūtos par to, ka man draudzenes no sirds dāvina foršas lietas. Un tādas, viena no šīm dāvanām ir lienītes, pilns valdziņš, dāvinātais mazais Teddy klačs pēc Petīt apraksta ar viskaistāko odarīti un pušķīti un pērlīti. Un šo es esmu lietojusi par adīšanas somiņu. Un tad Ance uzvadīja un man uzdāvināja, par ko es biju super pārsteigta, lielo brāli, lielo Teddy klaču, lienītes adītajam mazajam Teddy klačam. Ai, tur vēl ir dzija. Šo es arī esmu lietojis kā adīšanas somiņu, tā kā milzīgs paldies.
Es pati nebiju saņēmusies adīt Teddy klaču, bet man gribējās. Un kā var vispār būt tā, ka man ir tiešām tā kā lielais un mazais brālītis no līdzīgas krāsas un manas alpakas. Un tad milzīgs paldies manām adīšanas draudzenēm par dzimšanas dienas dāvanu. Šī ir super īpaša dzimšanas dienas dāvana. Project bag, jeb adīšanas somiņa no Lietuvā dzīvojošas somiņu darinātājas, kura ar rokām izšuja somiņas. Un es par šo somiņu izšuvēju zināju no Nutiden ražotājas Karolīnas apraidēm. Un es nekad nebiju domājusi, ka man būs pašai šāda adījuma somiņa. Un tad klāt vēl dāvanā es saņēmu Zumzas marķierus, kam ir īpašs stiprinājumiņš. Un šie marķieri ir gan divi ar dzinteriņiem, gan super īpaši Lailas strazdiņas stikla pērļu marķieri. Liels paldies manām draudzenēm un liels paldies Zumzai par šādām dāvanām. Un tad paldies Silva par sēņu un tauriņu marķieri. Un paldies par visām foršajām lietām, ko es tiešām pilnīgi nepelnīti un negaidīti esmu saņēmusi šajā laikā. Jā. Tad, kāpēc es tik ilgi neesmu bijusi šeit, ir ļoti bēdīgs stāsts. Es esmu teikusi, ka man ir Austrālijas aitas suns Bella, un vislaik bija arī viņas meita, Džeta, kura ir dzimusi mūsu mājā un kura palika pie mums, un kura man ļoti, ļoti pietrūkst. Un pašās februāra beigās mēs sataustījām viņai kaklā veidojumu, kas martā mēs izoperējām, milzīgu 12 cm veidojumu, kas izrādījās vēzis, sarkoma, superagresīva. Un tad marts, aprīlis, maijs pagāja tā, ka es maksimālu laiku centos pavadīt ar viņu. Mēs gājām daudz pastaigās, mēs gājām arī pie vetārstiem un gājām daudz pastaigās, jo es gribēju katru dienu, kas mums ir dota kopā, izmantot, izbaudīt un nodrošināt viņai pastaigu un maksimāli priecīgāko dzīvi, kāda viņai ir bijusi. Un tad māja beigās es biju apņēmusies, ka kā viņai paliek slikti. Kā es redzu, ka viņai ir slikti, tā es neko negaidu un mēs vadām viņu pie vetārsta iemidzināt. Un tad māja beigās pilnīgi negaidot, vienā dienā pienāca tā diena, kad mēs vedām pie vetārsta un atvadījāmies no Džetas. Un tas nav tā, ka tas ir tikai suns. Džeta un Bella ir pilnīgi noteikti mūsu ģimenes locekļi. Un tas mani ļoti satrieca. Un Džetas zaudējums ir tas, pēc kura man arī bija laiks, kad negribējās adīt. Jūnijas, jūlijas bija mēneši, ka es ļoti maz adīju, jo man kaut kā negribējās un bija skumji. Un ielieku arī mazu video sakuru ziedēšanas laikā pavasarī, kad es jau zināju, ka Džeta ir slima, un es zināju, ka mums kopā dotais laiks ir īss, un tas ir no sakuru ziedēšanas video ar viņu. Es gribu pastāstīt par vēl kādu mājdzīvnieku, kas ir mūsu ģimenē. Mums ir zarkukaiņi. Pagājušā gada novembrī mans lielais dēls, nesaskaņojot ar mums, no skolas atnesa mājās 2 zarkukaiņus. Tad ziemā, tas bija novembris, un zarkukaiņi ēd lapas, ēd svaigus zarus un lapas. Es izlasīju, kā arī kaltētus un saldētus, bet novembrī, kad viņš mums atnesa viņas mājās, visi koki bija pliki.
Un tas, kas man palīdzēja zarkukaiņus izbarot ziemā, bija liels rožu krūms, kas mums ir dārzā. Kaut kā pagājuši ziemu, man šķiet pat līdz pavasarim, visas lapas nenobira, un es varēju ziemā iet griezt rožu zarus, likt zarkukaiņiem, un viņiem bija ko ēst. Un vēl rudenī es salasīju tajā novembrī zīles, un iestādīju podiņā, un tad, kad ozoliņi bija paaugušies tādi, tad es viņus griezu nost un liku zarkukaiņiem viņu tajā traukā, kurā viņi dzīvo arī ēdienam. Un paldies Gundagai, jo Gundaga ir tā, kas man pastāstīja, ka zoodārzā zarkukaiņus baro ar ozoliņiem. Nu, lūk, un tad, kad tie zarkukaiņi aug lielāki, izkāpjot no vecās ādas, un paliek mazliet, tātad ir lielāki, izkāpjot no vecās ādas. Tāpēc zarkukaiņiem ir nepieciešams, lai traukā, kurā viņi dzīvo augšpusē, būtu tāds aizskarveidīgs vai sietveidīgs augšiņa, kur viņiem pieķerties ar kājām, un tad viņi var izkāpt no vecās ādas lielāki. Un tad, kad zarkukainis ir sasniedzis savu pilno izmēru, tad, kad viņš vairs nemaina ādu, tad viņi sāk dēt olas. Un zarkukaiņi ir pašauglīgi, nav nepieciešams tēviņš un mātīte, arī mātītēm, un, jebkuram dzimumam, pašiem mātītēm, man šķiet, dzimst olas. Nevis dzimst, bet dēj. Viņi dēj olas. Un tad tām olām inkubācijas periods ir 2 līdz 6 mēneši, kad no olām sāk šķilties ārā mazie zarkukaiņi. Un mēs gaidījām, vispār sākumā ar diezgan lielu interesi, un mēs gaidījām, kad mums būs kāds mazs jauns zarkukainis, un tad šogad martā vai maijā, man liekas, ka maijā sāka šķilties masveidā mazie zarkukaiņi, un es nezinu, pāri pa 100 zarkukaiņiem man šķiet mums izšķīlās, un kādi 50 vai vairāk ir atraduši jaunās mājas pie maniem draugiem. Paldies, Lienīte, pilns valdziņš par to, ka viņi ir atradusi ļoti daudziem zarkukaiņiem jaunas mājas, un paldies Līgai, manai kolēģei, kurā arī ir atradusi daudzas jaunas mājas maniem zarkukaiņiem, bet šobrīd joprojām mums ir kādi 50 zarkukaiņi, un viņi aug, un lai arī mums ir 2 tie trauki jau, kurā viņi dzīvo, viņi pārapdzīvo to telpu, un ja kādam no jums vajag zarkukaini, tad es vairāk kā priecīgi jums uzdāvinātu. Tas būtu ļoti vēlams, ka kādam no jums vajag. Un par tiem zarkukaiņiem šobrīd es zinu, kā kontrolēt zarkukaiņu dzimstību, un mums no māja nav bijuši jauni zarkukaiņi, un arī droši vien nebūs, kamēr šie, ko mēs atstāsim sev 2, paliks veci, un kad vajadzēs atkal nomaiņu, ja mēs vēl gribēsim. Tātad, zarkukaiņiem tam traukam apakšā var likt sfagnu sūnas, var likt zooveikalos nopērkamas kokosriekstu ārpusīšu. Kokosriekstiem ir tādi tā kā matiņi, brūni apkārt, un tad to sasmalcinot iegūst tādu masu, ko lieto par substrātu, ko likt apakšā terārijos un tā. Un, ja to substrātu izņem reizi 2 mēnešos, un pirms izmešanas sasaldē saldētavā, lai oliņas aiziet bojā, tad jauni zarkukaiņi neveidojās. Tā kā mums šobrīd reizi 2 mēnešos es sasaldēju substrātu apakšā, un tad jauni zarkukaiņi nerodās. Zarkukaiņi ir forši mājdzīvnieki, ērti mājdzīvnieki, viņi nesmird, viņiem ir tikai nepieciešams nodrošināt, ka ir zari ar lapām, jo viņi ēd tikai lapas. Mīļākā barība ir avenes, kazenes, rozes, arī ābeļu lapas viņi ēd, bet piecieš arī bērzus, ozolus, ziemā arī salātus, petersīļus. Un vienīgais ir 1 vai 2 reizes dienā ar pulverizatoru nepieciešams apsmidzināt to viņu, iekšpusē iepūst traukā ūdeni, jo viņi tos pilieniņus, rases tā kā pilieniņus dzer. Parādīšu jums zarkukaiņus, lielo un mazo, un varbūt kādam no jums arī gribās šādu mājdzīvnieku. Dzīves ilgums atšķirās literatūrā, citur raksta, ka gads, citur raksta, ka 2-3 gadi. Šāds izskatās trauks, kurā dzīvo mūsu zarkukaiņi, un šis ir depo nopērkams par 10–11 eiro trauks. Parādīšu tad zarkukaiņus. Šis ir mūsu pieaugušais zarkukainis. Zarkukaiņi savu dzīvi pavada
tēlojot zariņus. Nekāda ļoti liela aktivitāte nenotiek būrī, viņi tēlo zariņus, un reizēm viņi tēlo šūpošanos vējā. Šāds viņš ir, un tādu aktivitāti kā rāpošanu viņš parāda tikai tad, kad viņi paņem uz rokas. Šis ir maksimālajā izmērā pieaudzis zerkokainītis. Man šķiet, ka viņš jau ir palicis diezgan lēns. Varētu būt, ka viņš ir jau diezgan vecs. Varbūt, ka tad gads par dzīves ilgumu ir tuvāk patiesībai nekā 2-3. Tā, liksim atpakaļ. Man ir diezgan daudz iesākti projekti. Šobrīd vairāk nekā es jūtos komfortabli. Iesāktie projekti man ir un par tiem pastāstīšu nākošreiz. Un vēl es nepastāstīju par to, kas man šodien ir mugurā. Šodien man mugurā ir Ankestrika krekliņš. Šis ir mans pirmais vasaras adījums. Adīju 2022. gadā. Piedalījos testā. Ļoti interesanta konstrukcija, bet viņš ir strīpains un to nevar redzēt. Tāpēc, ka es izvēlējos kokvilnas linu dzijas divas, un viņas ir ļoti tuvas krāsā. Nu jā, vispār pat nevar redzēt. Un tad, jā. Topiņš ir strīpains, bet to īsti nevar redzēt, tādēļ, ka ļoti tuvas krāsas ir abām dzijām. Tas ir lins ar kokvilnu. Un topiņš svēr, es adīju 3. izmēru, svēr 239 gramus, un tie ir 1030 metri. Šis ir pirmais vasaras adījums, ko es adīju. Jā, Ankestrika tests, un šo topiņu es diezgan daudz vasarās nesāju. Ne ļoti patīk kabatu risinājums, bet ir ok. Labi, tiekamies nākošo reizi. Ļoti ceru, ka man nebūs šādas ilgas pauzes, bet tiekamies. Atā!